Pat labāk mēs atrodamies Pillar jaunajā New Hansa biroja kompleksā, kas eksploatācijā nodots aizdītā gada beigās. Jaunais biroja komplekss ir uzbūvēts saskaņā ar starptautiskajām BREEAM certifikātu prasībām. Tas nozīmē, ka ēka ir ilgspējīga, tostarp arī energoefektīva. Šeit ir ievērot arī dažādi citi nosacījumi, tostarp rūpējās par svaigu gaisu telpās, notiek atkritumu šķirošana un citas svarīgas lietas. Latvijā šā gada 1. janvārī spēkā stājās jauns regulējums būvniecībā, proti turpmāk visas sabiedriskās ēkas Latvijā ir jābūvē saskaņā ar zaļajiem principiem. Kā šo te jauno regulējumu vērtē paši būvnieki? Mēs vaicājām Latvijas Būvnieku apvienības valdes priekšsēdētājiem Edijam Kupčam. Noteikti zaļais publiskais iepirkums pēc būtības nav nekas jauns. Viņš jau bija iepriekš, tikai ja mēs skatāmies, kā viņš tika materializēts ikdienā, tad faktiski viņš bija kā labā griba, ja gadījumā sanāktu. Un to, ko mēs skatāmies no šī gada sākuma, kad stājās spēkā, kad tas jau ir vairāk kā regulējums, kurš regulē šo visu procesu, un mēs kā būvnieki vai pārstāvot Latvijas būvniecības apvienību noteikti redzam, ka tā ir pozitīvā zīme attīstībai kopumā nekustamos īpašumos, un mēs noteikti raugamies uz to, ka mēs to labprāt redzam mūsu ikdienā. Mēs būtu gatavi arī lepoties ar to, ko esam sasnieguši tieši zaļajā būvniecībā, un esam gatavi iet uz priekšu. Ja mēs skatāmies tieši to publisko iepirkumu, noteikti tur ir tās komponentes, kad daudziem būs jautājumi, kā, vai es mācēšu, zināšu, kā izveidot šo publisko pasūtījumu, vai spēšu visu sagatavot, lai varētu iziet cauri šim procesam. Un noteikti, ka mēs skatāmies no mūsu puses uz to pasūtītāju arī, lai tas process tiktu arī pareizi sagatavots no viņa puses. Un noteikti raugoties uz pirmajiem šiem diskusiju tematiku, mēs redzam, ka ir jautājumi, bet tad, kad iziet cauri tiem jautājumiem, tad mēs, protams, nonākam pie tā, ka nav nemaz tik sarežģīti. Un, ja mēs skatāmies no esošā publiskā pasūtījuma, tad mēs noteikti redzam, ka ceļš vēl ir ejams tālu, salīdzinājumā ar privāto sektoru, kas ir komerces sektors. Mēs tagad atrodamies ar ēkā, kurai ir jau daudz būtiskāk un daudz lielāka mēroga zaļais šīs te komponents un arī BREEAM certifikācija. Kā rezultātā privātais sektors jau iet uz priekšu, un ja mēs kā būvnieki apkalpojam šādas ēku būvniecības procesu un spējam to realizēt, tad es domāju, ka zaļais iepirkums mums noteikti nav nekas apgrūtinošs. Mēs tur esam un labprāt būtu, it īpaši, ja tāds pasūtījums nāks, un mēs esam kopā gatavi to realizēt. Es domāju, ka vairāk tas definējums ir, kad ir konkrētība ieviesta, vairāk ir uzstādīti kritēriji, kā piemēram gaisa kvalitāte telpās, kā ūdens attīrīšana un ūdens pieejamības procesi, ārējā vide. Tie kritēriji vairāk konkrēti nodefinēti šajos noteikumos, kas nozīmē to, ka būs precīzāka uzraudzība, saprotamāki kritēriji, pārbaudas periodi, sākumā, pēc perioda, atkal otrā pārbauda, lai nodrošinātu, ka tas ir patiešām realizēts projekts. Ja mēs skatāmies no tā, ko nozīmē mums, katram iedzīvotājam un sabiedrībai kopumā šis zaļais publiskais iepirkums, noteikti tas nozīmē to, ka mēs redzēsim daudz sakārtotāku vidi, labākas telpas, kurās mēs jutīsimies daudz komfortablāk, iespējams būs mazāks sagurums, iespējams būs patīkamāka darba vide, vieglāk atbraukt līdz šai vietai, ēkai, ofisam, bibliotekai, skolai, vienalga, kur tā ēka būtu zem šī zaļā publiskā iepirkuma būvēta, kad viņa būs daudz draudzīgāka mums kā patērētājiem. Un otrā pusē noteikti mēs kā patērētāji apzināsimies arī, kad būve ir būvēta, protams, no tāda pozīcijas, kad ir sasniegt labi rezultāti, lai viņa ilgtermiņā kalpotu atbilstoši, un tā skaitā visticamākais arī izmaksu, tas
izmaksu vai dārdzības faktors ēkā būtu zemāks nekā, ja nebūtu zaļais publiskais iepirkums bijis, kur ir šie kritēriji jāievēro obligāti jau. Ar zaļo publisko iepirkumu mēs ejam tajā ilgtermiņa skatā, nevis īstermiņa skatā, ka šodien ir lētāk, bet tā nav taisnība. Šodien lētāks nenozīmē, ka ilgtermiņā viņš būs lētāks. Tā kā jāskatās ar to zaļo publisko iepirkumu ir patiešām šajā ilgtermiņa redzējumā, kad ēkas kalpos labāk, viņas spēs arī apkalpot lētāk. Un tā uzturēšana un viss ilgtermiņa skats būs daudz komfortablāks. Šodien viņu grūti ir parādīt uz papīra vai izskaidrot vai sajust, bet ilgtermiņā tas līdz tam, ka tas var būt arī stāsts par to, ka kāds no mums, kas šajā telpā vidē uzturās, ir daudz veselīgāks. Kaut vai tik vienkārši veselīgums un mazāk jāiet, domāt par to, ka es sēdēju ēkā, kurā ir slikts gaiss. Un tāpēc man ir veselības problēmas, un es nevaru veikt savu darbu, darba spējas uzlabotos un vispārējais to saistītais.